Tātad pirmā un visizplatītākā nagla - parasta melna metāla nagla. Viņu izmantojam visplašāk celtniecībā, namdara darbos, kur viņi var atļauties rūsēt. Šķērsgriezums apaļš, bez gropēm, bez rievām. Nākamais, kas mums ir tāda pati nagliņa, bet tikai jau nocinkota. Nocinkots ir gan kātiņš, gan galviņa. Bet jēga ir tikai pašam galviņas cinkojumam, jo tikai jau galviņa paliks ārā no kokā, un kur viņa saskarsies ar atmosfēru un kur viņa teorētiski var rūsēt. Nākamais, kas mums ir pītā nagla. Pītā nagla, citiem vārdiem sakot, vītā. Viņa ir kaut kas starp naglu un skrūvi. Šo naglu iedzīt ir visgrūtāks, ja runā salīdzina visas pārējās naglas. Parādīšu, kā viņa dzenota, viņa skrūvējās. Šeit ir pagrūtāk redzēt, bet viņa tā kā ieskrūvējās. Viņa daļai pilda arī ankurnaglas funkciju. Nākamais mums jau ir nopietnāks arguments. Melnā rievotā nagla. Šī nagla, citiem vārdiem sakot, viņa ir visīstākā ankurnagla. Rieviņas gropītes, kas pilda ankura funkciju, viņa iedzenot koksnē, kad vēl ierūsē, tad viņa tur ir uz palikšanu. Šeit parādīšu jums tūplānā. Ar pirkstu, kad novelkam gar gropēm, tad jūtam tādu atskabarga efektu, kas ieķerās koksnē. Un tāda pati arī cinkota. Tas pats nocinkota visā garumā. Kātiņa cinkojums, protams, viņš nekādu lielo funkciju nepilda. Viņa tāpat ir iekšā koksnē un iedzenot tas cinkojums noskrāpējās un viņa ierūsē tā nagla tur koksnē un tad labi vien ir. Galvenais ir tas, ka ir nocinkota galviņa. Ar šādām nagliņām mēs mierīgi sitam klāt apdars dēlīšus, vagonu dēlīšus, kur tiek lietus un lai nenorūsē galviņas. Un tagad pāris vārdos par pašu naglošanu. Kā sākam naglot? Ar pirkstiem pieturam, pāris reizes uzsitam, nofiksējam naglu un bliežam naglu iekšā. Roku turam drošā attālumā, pieturot pamatmateriālu. Tagad par divu koku elementu sanaglošanu. Visvienkāršākais veids naglas vertikāli taisni dzenam galos iekšā. Man te nosacīt taisni sanāk, uz kur pusi, protams, šorīt tas garstāvoklis velk. Un dzenam tik iekšā. Es, protams, līdz galam nenaglošu, lai nesanaglotu galdu. Nākamais. Ja gribam savienojumu izturīgāku, lai neatraujās, naglojam naglas slīpi. Varam šādā slīpumā. No ārpuses uz iekšpuses naglas vairs, naglojam iekšā, ko es, protams, nedaru līdz galam. Nākamo veidu parādīšu tūlītās. Nākamais veids varam no iekšpuses uz ārpusi naglot. Efekts praktiski tas pats. Atkarībā kāds mums materiāls stāv apakšā. Valkam arī šitās ārā. Vēl viens trešais veids. Slīpums nagliņām pašķiedrē. Atkarībā kāda mums tā konstrukcija, kurā virzienā to slīpumu mēs varam atļauties naglot. Arī šāds skaitās slīpais savienojums un izturīgāks par parasto vertikālo naglojumu. Un parādīšu vēl vienu stiķīti jums. Kā naglojam, mēdz būt, ka nagla saskarās ar vai no zara vietu, vai cietāk, vai vienkārši nolokās. Un pēc tam ir grūti iedzīt līdz galam. Ko mēs daram? Respektīvi, es tagad pats tīšām nolocīšu to naglu, it kā ka viņa nolocījusies. Tad ņemam stanziņas. Ar stanziņām viņu atlokam taisni, bet stanziņas nemetam nos, bet ar tām pašām stanziņām naglas galviņu turam ciet. Un tad vienlaicīgi turot un sitam dziļāk, un 80% gadījumu mēs problēmu atrisinām un dabonam to naglu iekšā. Šis bija īsais kurs par nagliņām, naglu veidiem, īsumā par naglošanu.
Atceramies to, ka naglas salīdzinot ar skrūvēm ir sīkstākas. Respektīvi, ja mums pastāv risks, ka kokmateriāls staigās mitruma žūšanas ietekmē un radīsies spriegumi, kas skrūvīti visticamāk salauzīs, tādā gadījumā mums ir jālieto nagliņas. Tā, ko uz priekšu ēvelēm, zaļiem naglojam!